Šodien es gribētu parunāt par multimediālo platformu, ko ir atklājis Diena.lv, un tas ir Hugo.lv. Kā var redzēt pēc viņa uzsaukuma, tā ir platforma, kas ir domāta dienas žurnāla abonementiem, kas lielākoties ir sievietes. Tātad, tas tāds varētu būt jauns sieviešu portāls. Ko tad nozīmē portāls sievietēm? Tās ir tipiskās tēmas, kas jau ir apzelētas katrā sieviešu žurnālā un katrā sieviešu sadaļā citos internetu portālos. Ezotērika, citu sieviešu ikdienas rūpes, citu cilvēku ārējais izskats, mode, kā pareizi apģērbties, kulinārija un seks. Un kas nav kārtībā ar vīriešiem. Un, manuprāt, protams, ir ļoti jauki, ka ir jauns portāls un gal galā šeit ir visas šīs pašas ierastās tēmas pasniegtas citā veidolā, tātad labos interesantos video. Tomēr es varētu piedāvāt citas tēmas, kuras vēl var papildināt šo portālu, tad, ja viņš vēlās tiešām ieņemt jaunu nišu, nevis, kā jau teicu, turpināt apzelētās tēmas. Tad, manuprāt, varētu šis portāls runāt par tādām tēmām kā bizness, sociālais bizness. Mēs zinām, ka ļoti daudz jaunas sievietes un māmas ir atvērušas savu biznesu un viņas cenšas pārdot savas preces. Tādēļ ļoti noderīgi būtu biznesa padome, kā noteikt savas preces cenu, kā nodarboties ar mārketingu, kā pārdot preces, kā uztaisīt internetu veikalu, kā sociālajos mēdījos runāt ar saviem klientiem. Tās ir lietas, kas sievietes varētu interesēt šodien. Tāpat arī es pieļauju, ka sievietes varētu interesēt tas, kas notiek ar citām sievietēm, citās pasaules valstīs, lai redzētu, ka sieviešu problēmas patiesībā ir universālas. Vakardien bija Vispasaules meitenes diena, un šajā dienā daudz pasaules mēdīju runāja par jaunu meiteņu izglītības iespējām, par to, cik ļoti nepieciešams ir izglītot sievietes par kontracepciju, cik ļoti nepieciešams ir sievietes vispār izglītot, veicināt to, ka viņas iet uz skolu un nevis apprecās 12 gadu vecumā un tiek izvarotas vai nokļūst seksuālajā verdzībā. Un tās bija svarīgās lietas, par kurām bija iespēja runāt šim portālam, bet tas tika palaists garām. Manuprāt, ir jātur roka arī uz pasaules līmeņa problēmām. Piemēram, pašlaik notiek ASV vēlēšanas un ASV prezidenta vēlēšanas, un varbūt būtu jāparunā par to, kādas ir abu prezidenta kandidātu platformas un kā tās ietekmēs sieviešu ikdienas dzīvi Amerikā. Kāpēc gal galā Talibani baidās no jaunām meitnēm, kas dodas uz skolu, kāpēc viņas tiek ceļā uz skolu sašautas? Tie ir jautājumi, kas varētu interesēt sievietes Latvijā. Tāpat man arī dažas domas par absolūti revolucionārām tēmām, kuras mēs redzam tikai vīriešu žurnālos. Un tās ir mašīnas, jo es esmu dzirdējis, ka tagad drīkstot sievietes arī nolikt tiesības viņām esot mašīnas. Sports ir taču sieviešu basketbols, piemēram, un citi sieviešu sporta veidi. Un sports ne tikai kontekstā to, kā notievēt, bet sports tiešām kā profesionālais sports. Kultūra, grāmatas, ne tikai pašpalīdzības grāmatas un mīlestības romāni, bet arī grāmatas par nopietnākām tēmām, klasiska literatūra. Tāpat arī gadžeti. Sievietes interesē ne tikai jaunākās tendences mikseru un virtuves kombināciju tēmā, bet arī gal galā mobīlie telefoni, viņām ir arī datori, un viņas interesē arī varbūt videokameras un fotokameras, un ne tikai rozā krāsā, bet jebkuras. Tās tad ir tēmas, par kurām Hugo.lv varētu runāt. Otra lieta, par ko es gribētu runāt šī portāla kontekstā, ir Dāvida un Elas Patalnieces intervija par Solvitu Āboltiņu, par to, kā viņa ģērbjas. Pirmkārt, mēdīju sfērā ļoti bieži tiek runāts par cilvēku ārējo izskatu. Ne tikai runāts, bet arī indīgi apņirkts cilvēku ārējais izskats. Un, manuprāt, tad, ja mēs runājam par politiķu ārējo izskatu, tas mūs noved turpat, kur mēs bijām 90. gados, kad ļoti daudzas vecmāmiņas balsoja par Godmanu tādēļ, ka viņiem bija smuka šlipse. Un mēs par to tagad smējamies. Bet tas ir tieši tas pats. Mēs analizējam politiķu ārējo izskatu, nevis to, ko viņi dara Saeimā. Un manuprāt, nedrīkst novērst savu uzmanību uz tādām nesvarīgām lietām, kā uz to, vai Solvitei Āboltiņai visas žakatē pogas bija aiztaisītas vai nē. Turklāt otra sliktā pazīme, kuras pamanīju šajā video, bija arī tas, ka tika tiešām personīgi aizvainota Solvita Āboltiņa un tika norādīts uz to, ka viņa ir vulgāra un tika tiešām ļoti pazemojoša, bija redzama ļoti pazemojoša attieksme pret viņu kā pret sievieti.
Es saprotu, ka Hugo LV to izdarīja tādēļ, ka vēlējās būt pamanīti un bija nepieciešams skandalozs video. Tomēr, manuprāt, tādiem viedokļiem nav vietas mainstream mēdījā, kas ir dienas pakļautībā. Runājot vēl par to, kā tiek analizētas sievietes un vīrieši, protams, ir skaidrs, ka vīrieši vienmēr iziet cauri sveikāk. Pirmkārt, viņi netiek apsmieti par to, ka viņiem ir augstsvētras, paskatīsimies mūsu saimnes deputātiem, cik daudziem no viņiem ir patiesībā problēmas ar liekosvaru vai īstu liekosvaru mēs izdomātu. Un, protams, kad ir jābūt diezgan liela neveiksmieguma, lai nepareizi uzvilktu uzvalku. Tāpat laikā sievietēm, ja viņas valkās vienkārši kostīms, tiks norādīts, ka viņas ir garlaicīgas, bet līdz ko viņas centīsies izdomāt ko vairāk, tiks norādīts to, ka viņas ir vulgārs vai ir izdarījuši kādas kļūdas. Nav svarīgi tas, kā politiķis ir apģērbies Saeimu. Ja vien viņš nav atnācis absolūti neatbilstošā ietērpā, piemēram, peltkostījumā vai īsos šortos vai ar milzīgu dekoltē. Tāpat arī aprunāt Solītas Āboltiņas svaru ir ļoti neveselīgi tādēļ, ka Dāvidam nav normāla attieksme pret to, kas ir normāls sievietes ķermenis, un tas ir skaidrs, šis cilvēks ir strādājis modes industrijā. Viņa normālais sievietes ķermenis, skaistā tievā sieviete, ir 14 gadus veca meitene ar anoreksiju. Un Solīta Āboltiņa nav ne 14 gadus veca, ne slima ar anoreksiju. Bet, manuprāt, būtu jārunā par liekosvaru tikai tajos gadījumos, ka tiešām ir aptaugošanās problēmas. Šeit mēs tās neredzam, līdz ar to tiek norādīts, ka jebkura sieviete, kur neatbilst šiem te modes standartiem, kur patiesībā nav sasniedzama ar veselīgu dzīvesveidu, un tas liek jaunām sievietēm, jaunām meitenēm ar vien vairāk un vairāk skatīties uz sevi un uzdot jautājumu, vai viss ir pietiekoši tievs. Un tas, protams, noved pie mūsdienu viens no lielākajām problēmām, pie anoreksijas un bulimijas. Pie tā, ka tev liekas, ka tev ir jāsasniedz tāds standarts, kas patiesībā nav sasniedzams. Un šādi video un šādi viedokļi tikai veicina to, ka tiek normalizēts uzskats par to, ka ir jāsasniedz tāds tiems, kāds nav veselīgs un kuru nevar savienot ar normālu dzīvesveidu. Tas tātad ir galvenais. Es gribētu redzēt vairāk dažādu materiālu Hugo LV, jo, manuprāt, proponējot to, ka sievietes mēdīs ir apsēstas tikai ar ārējo izskatu, to, kā pareizi uzvesties, citu cilvēku analizēšanu, kulināriju un ezotēriku, ļoti slikti pastāst par sievietēm, kā par tukšām, neinteresantām būtnēm. Bet, manuprāt, sievietes ir interesētas par ļoti daudzām lietām, tāpat kā vīrieši. Un nav vajadzības sadalīt sieviešu mēdīju un koncentrēt viņu tikai uz tādām ļoti izklaidējošām lietām, bet ir iespējams arī skatīties nedaudz dziļāk. Un tā tad būtu tā niša, kura tiešām ir tukša Latvijā un kuru varētu aizņemt Hugo LV.